Viņa bija stingra un vienmēr panāca savu, bet viņas darbos dominēja mierīgā brūnā un pelēkā krāsa. Tā tautas daļmata meistara Dzidru Ambolti raksturo meita. Viņa bija cilvēks tā, ja kāds neklausīja, tad viņa piesita štoku pie grīdas un visam bija jānotiek tā, kā viņa gribēja. Un tēvs pat kādreiz teica, laikam jāuztais būs tev komandu tiltiņš sēdz vidū, tad tu tur varēs uzkāpt un visus komandēt, jo, protams, tas veselības problēmas ar devu savu, un viņai gribējās valdīt, un viņai gribējās tā, lai būtu tā, kā viņa grib. Tā mēs arī tā piekritam, tā kā jābūt. Ja mamma tā teica, tad ko te gaidīs vēl, kamēr piesitīs štoku pie grīdas. Bet viņas darbos, man liekas, tas tāds līderisms, tāds valdonīgums, tā kā neatspoguļojas. Galīgi nē, tāpēc es saku viņai tikai viss mierīgās, pelēkās krāsas un mierīgie pasteļtoņi, bet viņi vienmēr vajadzēja tā, kā vajadzēja un cauri. Aušana bija tukumnieces Dzidras Amboltes mūža darbs. Savulaik strādājusi sadzīves pakalpojumu kombinātā, darbojusies Lietišķās mākslas studijā Engure un Durbe, bet mūža nogalē vēl audusi Tukuma invalīdu biedrībā. Nurmižu mājturības skolu. Tur viņa aizgāja mācīties, un to, ka viņa beidz, tad praktiski tur iemācījās visu, kas attiecās uz rokdarbiem. Laikam, kad tādu, teiksim, to klūdziņu pīšanu, to nē, bet tā kā adīšanu, aušanu, pilnīgi viņi tur iemācījās. Un tas arī palika tā kā, teiksim, no tā 43. gada, tā varētu teikt, no tiem gadiem arī visam mūžam. Tā bija viņas aizraušanās, viņas sirdslieta un beigās arī finansiālais iegūms un teiksim, darbs kā tāds. Jo viņa visu mūžu to vien arī darījusi ir. Viņa bijusi ļoti aktīva un piedalījusies visos etnogrāfiskā muzeja gada tirgos un neskaitāmās lietišķās mākslas izstādēs gan Tukumā, gan citviet. Atmesta roku aušanai kundze nav spējusi pat mūža nogalē. Un tā viņai visa dzīve, tikai tā aušana. Un kad braucām pie ārstiem, traumatoloģijas institūtā, viņai bija problēmas ar kauliem, ar kājām un ar visu. Un kad braucām tur pie ārstiem, tad bija jautājums ejot ārā no kabineta, dakter, kad es varēšu sēsties pie stelēm, kad es varēšu sākt aust. Un bija arī tā, ka bija viens plecs, bija pilnīgi, es pat nezinu kā, vai tikai deformējies, vai izsists, vai kā bija, un dakters teica tā, varēs pēc gada, bet jāvingro. Viņa apbrīnojam klausītos dakters, tas bija tiešām. Un darīja, un viņa auda pēc tam, lai gan plecs bija pilnīgi rengenā, dakters teica briesmas, bet viss notika. Tā kā viņai tiešām tas bija, tā visa dzīve bija tikai no tā, ko uzaust grīdas celiņus, tādus vienkāršākos lupatdeķišus, un tad mēs audām tādu spalvainu tādu grīdas deķi, un ar to arī bija grūti. Viss tas pie stelēm jau tas darbs ir fizisks, vai ne? Gan ar kājām, gan ar rokām, bet viss varēja. Un viņas tas teiciens bija. Citiem ir vēl grūtāk, un man ir jāvar un jāiet un jāceļās un jādara. Tā kā. Stellēs pavadīti gandrīz 70 gadi, par ko šodien vēsta izstāde Rokdarbi mūža garumā. Līdzās segām, pārklājiem, lina dvieļiem un galdautiem gozēs klūgu pinumi un meldru paklāji, bet goda vietu izstādē ieņem tautas darbs, kas 2008. gada dziesmu un deju svētkos ieguva godaugu saglabāto tautas tērpu grupā. Nākamajām paudzēm noteikti būtu jāsaglabā Dzidras Amboltes tautas tērps, kurš tika sākts darināt 43. gadā. Jūs varat parēķināt, cik tas ir gadi. Un viņš tika darināts Nurmīšas mājturības skolā un tātad saglabājies līdz pat šai dienai, pilnā komplektācijā. Īpašs ir arī Dzidras kundzes zvaigžņu segas, ko aužot savā laikā izdevies uzcelt pat māju. Šogad tās pirmoreiz mēģinās taust arī Tukuma audēju darbnīcas audējs. Šīs zvaigžņu sagas ir tiešām ļoti, ļoti skaistas, un arī šīs zvaigžņu sagas ir nonākušas Kārņu Ulmaņa muzejā, un par ko arī Dzidriņa saņēmusi pateicības raksts un pat tika apbalvota par šo te dāvinājumu. Izstāde Tukuma audēju darbnīcā būs apskatāma līdz 9. janvārim, bet īpašās stelles ar metāla nītīm meita nodevusi jauno audēju rīcībā.